Atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas attīstību plānotajiem mērķiem un tiesību prasībām. Šajā preses konferencē piedalās valsts kontroliere Elka Krūmiņa, valsts kontroles padomes locekli, 4. revīzijas departamenta direktore Marita Salgrāve un atbildīgā revīzijas sektora vadītāja Aija Feldmana. Vārds valsts kontrolierei Elkai Krūmiņai. Labdien, cienījamie mediju pārstāvji. Un man ir prieks tikties ar jums šogad jau otro reizi. Un, ja mēs atceramies, ka pagājušajā mēnesī valsts kontrole runāja par trūkumiem sociālās palīdzības sniegšanā pašvaldībās, šoreiz mēs jums vēlamies izstāstīt par to, ko esam atklājuši pārbaudot atkritumu apsaimniekošanu. Tā kā atkrituma apsaimniekošana ir sarežģīts pasākums ar daudziem atbildīgajiem, tad pārbaudas mēs veicām ne tikai pašvaldībās, kas tieši atbild par atkrituma apsaimniekošanas organizēšanu, bet arī pie pašvaldību izvēlētajiem atkrituma apsaimniekotājiem, atkritumu poligonos un visbeidzot arī atbildīgajiem ministrijā, tas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Šajā revīzijā mēs koncentrējamies uz diviem pamatjautājumiem. Pirmais, vai atkrituma apsaimniekošanas maksā ir iekļauts tikai pamatotas izmaksas, un otrais, vai tiek nodrošināta atkrituma dalīta savākšana. Šajā revīzijā mums bija daudz atklājumu. Līdz ar to šajā prezentācijā mēs runāsim tikai par pašiem nozīmīgākajiem. Un pirmkārt, nepamatotas maksas iekasēšana no iedzīvotāja. Tā īsumā var raksturot situāciju daudzās pārbaudītajās vietās. Diemžēl pašvaldības, kur pienākums ir aizstāvēt savu iedzīvotāju intereses, nevienmēr izrāda īpaši ieinteresētību, lai nepieļautu šādu situāciju. Nereti tās ar pirkstiem ir skatījušies uz to, kā komersanti, kas ir nolīgti atbrīvot cilvēkus no atkritumiem, tiek galā ar šo pienākumu. Ja apmēram 1/3 Latvijas pašvaldību mēs varam runāt par 3,6 miljoniem eiro nepamatot maksājumu, tad jāatzīst, ka caur pirkstiem skatījusies arī atbildīgā ministrija. Ja pārkāpumi ir sistemātiski, tas nozīmē, ka nozars uzraudzību kaut kas kārtībā nav. Otrkārt, nākamā problēma ir tas, ka pašvaldības nav izmantojušas iespēju efektīvi organizēt atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā, lai iedzīvotāji varētu justies kā pilntiesīgi nozares dalībnieki, jo līguma nosacījumi nav sabalansēti un šobrīd tajos prevalē komersanti, nevis pašvaldību vai iedzīvotāju intereses. Mēs saskāramies arī ar situāciju, ka pārbaudītajās pašvaldībās vidēji 56 individuālo māju iedzīvotāji nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Tas nozīmē tikai to, ka līgumus nenoslēgošie iedzīvotāji vai piesārņo vidi, vai arī tos izmet citu iedzīvotāju konteineros. Tas savukārt nozīmē to, ka līgumus noslēgušie iedzīvotāji spiež maksāt arī par līgumus nenoslēgušajiem iedzīvotājiem. Savukārt pašvaldības nepietiekami pild savas funkcijas, jo tieši pašvaldību pienākums ir nodrošināt, lai visi iedzīvotāji noslēgtu atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Revīzijā mēs esam konstatējuši arī pārkāpumus un, tā varētu teikt, uzskrūvēts izmaksas, kas nav sistēmiskas parādības. Tas ir, šāda rīcība nav raksturīga daudzām, bet tikai atsevišķām pašvaldībām, vai arī ar atkritumu apsaimniekošanu saistītajiem komersantiem. Piemēram, sadārdzinātas atkritumu transportēšanas izmaksas, nepamatots pašvaldību dotācijas apmērs, atkrituma apsaimniekošanas maksā iekļaut nesaņemtu pakalpojumu, tiesību aktu prasībām neatbilstošu atkritumu poligonu izmantošanu un citi. Konstatējām arī nelikumīgas darbības no nozarē strādājošo nevalstisko organizāciju puses, iekasējot maksājumus no komersantiem. Detalizētāk jau par revīzijas gaitu un atklājumiem es lūkšu pastāstīt valsts kontroles padomes locekli un arī par šo revīziju atbildīgo departamentu direktoru Maritu Salgrāvu un tiešos revīziju veicēju. Paldies. Turpin valsts kontroles padomes locekle Marita Salgrāve. Šī tiešām ir ļoti sarežģīta nozara, un, lai mēs labāk saprastu viens otru, es īsumā ātri izstāstīšu, kurš ko dara nozarē. Tātad mums ir atbildīgā ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas izstrādā politiku, izstrādā tiesību aktu projektus un arī nozars politikas īstenošanu uzrauga. Tad mums ir nākamā spēlētāja grupa, un tās ir pašvaldības.
Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā. Pašvaldības izvēlas un slēdz līgumu ar komersantu, kas ir atkritumu apsaimniekotājs. Tās vai nu izvēlas šo komersantu iepirkumu kārtībā, lai izmanto savu kapitāla sabiedrību. Un pašvaldības arī ir tās, kas apstiprina maksu par atkritumu apsaimniekošanu, ko piedāvā šis izvēlētais komersants. Tad mums nāk nākamie spēlētāji, un tie ir komersanti atkritumu apsaimniekotāji. Tie ir tie, ar ko mēs saskaramies kā iedzīvotāji ikdienā, un atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar mums līgumus, apsaimnieko mūsu radītos atkritumus un arī iekasē no mums maksu. Un tad paši pēdējie visā rindā ir atkritumu apglabāšanas poligoni, tātad atkritumus kaut kur ir jāliek, un šie poligoni tad saņem atkritumus no atkritumu apsaimniekotājiem, sašķiro un apglabā. Tad tie ir tie spēlētāji, kas nozarē kopumā darbojās. Ir, protams, daudz citu uzdevumu, bet šie ir tie galvenie. Un tātad, kā jau tika minēts, mēs revīzijā kopumā izlasē iekļautajās pašvaldībās konstatējām aptuveni 3,6 miljonu eiro nepamatot iekasēts maksājums no iedzīvotājiem. Un šī pārmaksa dalās divās daļās, un es sākumā sākšu ar pirmo. Un pirmā pārmaksa pēc mūsu aplēsēm ir vairāk kā 2 miljoni, un tā rodas vienkārši runājot mākslīgi, palielinot no iedzīvotājiem saņemto atkritumu svaru. Un kā tas notiek? Ja mēs redzam, tad kopējā maksa, par ko mēs visi maksājam kā iedzīvotāji savam atkritumu apsaimniekotājiem, un mēs visi zinām, mēs maksājam par kubikmetriem. Bet šajā kopējā maksā mums ir 3 sastāvdaļas. Mums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktā maksa par atkritumu savākšanu un pārvešanu, un šī maksa arī ir kubikmetros, bet tad mums nāk nākamā komponente, un tas ir atkritumu poligonu tarifs. Un atkritumu poligonu tarifs jau ir noteikts tonnās. Un tieši tāpat trešā komponente, kas ir dabas resursu nodoklis, kas arī ir izteikts tonnās. Tātad ļoti sarežģīts šis maksājums veidojās, bet lai atkritumu apsaimniekotājs izrakstītu mums rēķinu, tad viņam šīs tonnas, atkritumu poligonu tonnas un dabas resursu nodoklis ir jāpārēķina uz kubikmetriem, lai mums vienotu rēķinu izrakstītu. Un tātad atkrituma apsaimniekotājs ko dara? Viņš, protams, pārēķina no tonnām uz kubikmetriem, lai izrakstītu mums vienoto rēķinu. No šī pārēķina ir ļoti atkarīga gala maksa iedzīvotājiem, un lieta ir tā, ka ar šo pārēķinu ir iespējams manipulēt. Pārēķinu ir iespējams veikt divējādi. Atkrituma apsaimniekotājs, balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi, ir veicis mērījumu un ir sapratis, cik konkrētajā reģionā, konkrētajā periodā sver 1 kubikmetrs atkritumu. Un šādu koeficientu viņš arī piemēro, tātad faktiskai situācijai atbilstoši. Otrs variants ir automātiski pieņemt, ka 1 kubikmetrs sver 200 kg, un tas, ko to arī piemēro daži atkrituma apsaimniekotāji, bet gribu teikt to, ka visos mūsu revīzijā apskatītajos gadījumos tas bija mākslīgi pārspīlēts, tātad neatbild faktiskajai situācijai, un tādējādi tika mākslīgi palielināts atkrituma apjoms, par ko mēs visi kā atkrituma radītāji maksājam. Ja mēs runājam par kopējo salīdzinājumu izlasē iekļautajās pašvaldībās, tad mēs redzējām, ka ir atkrituma apsaimniekotāji un ir pašvaldības, kuras ir spējušas veikt šos mērījumus un kuras ir noteikušas faktiskajai situācijai vairāk vai mazāk atbilstošu koeficientu, un tāpēc iedzīvotāji nemaksā par faktiski nenodotiem atkritumiem. Savukārt 25 pašvaldību atkrituma apsaimniekotāji, un tie ir Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona pašvaldības, Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads, automātiski piemēro šo koeficientu, pieņemot, ka 1 kubikmetrs ir 200 kg, tātad smagāks, un tas nozīmē to, ka atkrituma radītāji faktiski maksā arī par nenodotiem atkritumiem. Šeit vairāk ir jārunā ne tik daudz par pašvaldībām kā par atkrituma apsaimniekotājiem, jo viens atkrituma apsaimniekotājs
apkalpo vairākas pašvaldības, tātad šīs 25 pašvaldības ir to atkritumu apsaimniekotāju kontā, kuri nav korekti piemērojuši, faktiskai situācijai neatbilstoši piemērojuši šo koeficientu. Tātad vēlreiz atkārtojot, no kopējās 3,6 miljonu pārmaksas, 2 miljonu pārmaksas, mums 2 miljoni ir radušies šādā veidā, mākslīgi palielinot no mums saņemto atkritumu apjomu. Ja mēs runājam par otru komponenti, tie ir vairāk kā 1,5 miljoni, ko mēs kopā saskaitījām 44 pašvaldībās, un īsumā izstāstot, kur ir problēma, un problēma ir šeit. Tātad likums nosaka, ka atkritumu radītājs, tajā skaitā mēs kā iedzīvotāji, maksājam dabas resursu nodokli tikai par poligonā apglabātajiem atkritumiem. Kā mēs zinām, tad pēdējā laikā ir ieviestas atkritumu šķirošanas līnijas, tas ir ļoti pozitīvi vērtējams fakts, un šo šķirošanas līniju darbības rezultātā atkritumu apjoms, kas ir apglabājams, būtiski samazinās. Bet šis faktors nav ņemts vērā, un iedzīvotāji turpina maksāt dabas resursu nodokli ne tikai par tiem apglabātajiem atkritumiem, bet par visiem, kas ir savākti no iedzīvotājiem. Tātad dabas resursu nodoklis tiek iekasēts nepamatoti un arī normatīvajiem aktiem neatbilstoši. Un ja mēs paskatāmies, prezentācijas sākumā bija karta, ja mēs varētu paiet mazliet atpakaļ. Tad, lūk, šie abi iemesli, kāpēc atkrituma radītāji ir pārmaksājuši vai nepamatot maksājuši, šie abi iemesli ir bijuši iekrāsotajās pašvaldībās, un ja mēs skatāmies Latvijas kartu kopumā, tad mēs varam teikt, ka tā ir laba 1/3 daļa, kurā mēs atklājām šos pārkāpumus. Tā kā tas ir kopā savelkot par pārmaksām un nepamatotiem maksājumiem. Nākošais sistemātiskais jautājums, ko mēs redzējām atkrituma apsaimniekošanas nozarē, ir līguma slēgšana. Tātad mums ir 2 veidu līgumi, 2 līmeņu līgumi. Pirmais līgums ir, ko pašvaldības slēdz ar atkrituma apsaimniekotājiem, un tad jau tālāk ir līgumi, ko apsaimniekotājs slēdz ar katru no mums, vai arī pārvaldnieku daudzdzīvokļu mājās. Un mēs konstatējām, ka šie visi līgumi nepietiekami aizstāv pirmajā gadījumā pašvaldību intereses un iespējas organizēt efektīvi apsaimniekošanu savā teritorijā un iedarboties uz komersantu gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Un otrajā gadījumā, to līgumu gadījumā, ko mēs esam slēguši ar atkritumu apsaimniekotāju, esam identificējuši līgumos iekļautas netaisnīgas izmaksas, un ja kopā, netaisnīgs nosacījums, un ja mēs kopā raksturot abus šos līgumus, tad var teikt, ka viņi nav sabalansēti un tomēr komersanti intereses prevalē gan pār pašvaldību, gan pār iedzīvotāju interesēm. Ja mēs runājam par pašvaldību līgumiem ar atkritumu apsaimniekotājiem, tad šeit būtiskākās problēmas ir tādas, ka nav noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksas pārskatīšanas kārtība un tas, kādā veidā iedzīvotāji par to tiek informēti. Nav noteikta kārtība, kādā veidā atkrituma apsaimniekotājs saskaņo līguma projektus ar iedzīvotājiem. Mūsuprāt, viena no būtiskākajām lietām ir tā, ka līgumi neparedz prasības pakalpojumu kvalitātei. Un tādā veidā pašvaldībai nav iespējas nekvalitatīvu pakalpojumu gadījumā kaut kādā veidā uz komersantu iedarboties, vai nu tos uzlabojot, vai nu vairāk aizstāvot iedzīvotāju intereses. Līguma arī neparedz līguma sodus par atkritumu apsaimniekotāju saistību neizpildi un tā tālāk. Ja mēs runājam par atkritumu apsaimniekotāju līgumiem ar mums, ar iedzīvotājiem un citiem atkritumu radītājiem, tad ir ļoti liels problēmas un netaisnīgi nosacījumi attiecībā uz strīdu izskatīšanas kārtību un kārtību, kādā mēs varam iesniegt pretenzijas apsaimniekotājiem, attiecībā uz līgumsodiem vai cita veida kompensāciju piemērošanu, arī attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju, kas ir atkrituma apsaimniekotāju iespējām un tiesībām vispār mums nesniegt pakalpojumu bez jebkādām sekām.
atļaujot apsaimniekotājiem veikt vienpusējas izmaiņas līguma noteikumos un tā tālāk. Tātad šīs ir tās lietas, ko mēs esam konstatējuši divu veidu līgumos un kas mums liekas sistemātisks vairumā gadījumu un kas ir noteikti risināms. Kontrolieri jau izstāstīja, bet īsumā tomēr pieminēšu par vēl vienu problēmu, ko mēs konstatējām. Tātad pašvaldības ir atbildīgas par to, lai to administratīvajās teritorijās visi būtu noslēguši līgumus ar izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. Ja tas nenotiek, tad tas nozīmē to, ka tie iedzīvotāji un atkrituma radītāji, kas līgumus ir noslēguši, maksā arī par tiem, kas līgumus nav noslēguši, vai arī līgumus nenoslēgušie izmet atkritumus mežā vai citur, kas piesārņo vidi. Tātad, ko mēs redzējām individuālo māju gadījumā, ka apmēram 56% kopumā individuālo māju mājsaimniecību līgumus nav noslēgušas. Tātad tā situācija ir diezgan nepatīkama. Un kas bija arī diezgan interesanti un arī pārsteidzoši, ka šo jautājumu mēs vērtējām 8 pašvaldībās, bet 2 no izlasē iekļautajām pašvaldībām vispār nav informācijas par to teritorijā atrodošos mājsaimniecību skaitu. Tātad, ja nav šīs informācijas, tad jau, protams, nav spērts arī tas pirmais solītis, lai mēs vispār saprastu, cik mums līgumi ir jāslēdz un kā šo uzdevumu veikt. Tātad tas ir 4. sistemātiskais jautājums, kas ir konstatēts vairākās pašvaldībās, vai vairumā pašvaldību, un par ko mēs gribējām jūs informēt. Tad nākamā revīzijas daļa ir par atsevišķiem pārkāpumiem, ko mēs identificējām atsevišķās pašvaldībās, kas nav raksturīgi visām, bet kas tomēr ir pietiekami interesanti un pietiekami arī nepatīkami un raksturo situāciju atkrituma apsaimniekošanas nozarē, kāda veida pārkāpumus vispār ir iespējams veikt. Un sākšu ar pirmo. Sākšu ar Jelgavas pilsētas pašvaldības SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi. Un šeit mēs konstatējām, ka atkrituma apsaimniekošanas maksā ir iekļautas nepamatot sadārdzināts transporta izmaksas. Tātad Jelgavas pašvaldības atkrituma apsaimniekotājs SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi specializētās atkrituma savākšanas mašīnas gadiem nomā no otru savu kapitāla daļu turētāju SIA Kulks. Tātad šim apsaimniekotājiem ir 2 kapitāla daļu turētāji, pašvaldība un SIA Kulks. Un gadiem šīs mašīnas tiek nomātas, un šeit es gribētu savilkt līdzīga situācija kā ar neatliekamo autotransportu. Ja šīs mašīnas tiktu iegādātas īpašumā un revidenti veids aplēs, tad periodā no 2006. gada apsaimniekotājs būtu ietaupījis pāri par 500 000 eiro. Šis apsaimniekotājs arī komersantu, jau savu kapitāla daļu turētāju, no kura nomā automašīnas sākotnēji pārkāpjot likumu nebija izvēlējies iepirkuma kārtībā. Tātad, kad mēs bijām uzsākuši revīziju un revīzija tuvojās beigām, acīm redzot, SIA komunālie pakalpojumi vēlējās šo situāciju labot, lai gan nebijām par to vēl pagaidām aizrādījuši, un lai gan līgums bija noslēgts beztermiņa, veica iepirkumu, kurā pieteicās tas pats SIA Kulk, un 14. gada beigās tika noslēgts līgums par to pašu veco automašīnu nomu, tikai transporta un servisa izmaksas tika palielināts par 39%. Tas bija stāsts par sadārdzinātām transporta izmaksām, un mēs esam aicinājuši Jelgavas pašvaldību un SIA komunālos pakalpojumus pārskatīt savu pieeju šajā jautājumā. Nākamais gadījums, ko mēs arī konstatējām Jelgavā, ir pašvaldības dotācijas piešķiršana komersantam, kurš šoreiz savukārt uztur dalītās atkrituma apsaimniekošanas laukumus. Un tas nozīmē, ka komersants saņem no pašvaldības naudu, lai šo laukumu uzturētu, bet šīs saimnieciskās darbības veikšanas rezultātā komersants arī gūst ieņēmumus par otrreizējo izēvielu realizāciju. Un tātad gūstot šos ieņēmumus, komersants nav pašvaldībai atskaitījis to no pašvaldības dotācijas un tāpat pieprasa dotāciju sākotnējā apmērā.
kā mums tas likās neatbilstoši, un arī par šo ir aizrādījums Jelgavas pašvaldībai. Vēl viens atsevišķs pārkāpums Vārkavas novadā mēs redzējām, ka iedzīvotāji maksā par dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, maksā apsaimniekotājiem, bet principā apsaimniekotājs šo pakalpojumu nenodrošina. Tātad tiek maksāts par nesaņemtu pakalpojumu. Kuldīgas novadā mēs redzējām, ka netiek ievērota prasība, ka sadzīves atkritumi tiek vēsti uz noteiktu poligonu, un nedaudz izstāstīšu, kādēļ tāda prasība ir. Poligonos valsts ir pietiekami daudz investējusi, un šīs investīcijas ir jāatpelna, un tāpēc ir sadalīts, kādi atkritumi, kuram atkrituma apsaimniekotājiem uz kuru poligonu ir jāved. Kuldīgas novads šobrīd pārkāpj normatīvos aktus un neved uz tiem atkritumu poligoniem atkritumus, uz kuriem būtu jāved. Protams, ka ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc tas tā notiek. Katrā ziņā Kuldīgas novada pašvaldībai tika dot iespēja ierosināt grozījumus normatīvajā aktā pietiekami ekonomiski pamatojot, ja tā ir liekas, ka ekonomiski izdevīgi nav uz šiem poligoniem vest, bet novada pašvaldība nav šo iespēju izmantojusi. Un vēl viena lieta, kas nesaistās tik daudz ar pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem, un par ko mēs runājam zem virsraksta citu pārkāpumu, ir tāda, ka ne tikai dara pāri atkritumu apsaimniekotāji, bet atkritumu apsaimniekotājiem pašiem arī dara pāri. Un mēs konstatējām revīzijā, ka Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija laika posmā no 2,5 gadu laikā ir no atkritumu apsaimniekotājiem nelikumīgi iekasējusi maksu par atzinumu sniegšanu 32 000 eiro apmērā. Īsumā paskaidrošu, tas ir atzinums, ko asociācija sniedz, lai apsaimniekotājs varētu saņemt atļauju atkritumu apsaimniekošanu. Un mēs arī vienlaicīgi redzējām, ka īstu jēgu atkritumu apsaimniekošanas asociācijas iesaistē šo atzinumu sniegšanā mēs neredzējām, ko mēs arī esam atklājuši revīzijas ziņojumā, un mēs esam aicinājuši ministriju izvērtēt nepieciešamību šo asociāciju vispār iesaistīt procesā un iespējams lemt par šī birokrātiskā šķēršļa likvidēšanu. Mēs esam sagatavojuši jums arī izdales materiālu, tas ir viens no revīzijas ziņojumiem, kopumā ir 12 revīzijas ziņojumu, šis ir izraksts no informatīvā, un tad ir 12 katrai revidējumai vienībai savs. Šis ir izraksts, bet ja jūs ieiet mūsu mājaslapā, tad jūs redzētu pilnu informatīvā ziņojumu tekstu, un tur arī ir iespējas redzēt, uz kurām pašvaldībām konkrētais jautājums attiecās. Tā, paldies par uzmanību. Paldies, nobeigumā vēlreiz vēlētas valsts kontrolierējām tekumiem. Paldies. Jūs tikko redzējāt par mūsu revīzijām veiktiem atklājumiem, kas tika konstatēti vērtējot, kā tiek apsaimniekot atkritumu Latvijas nodos. Un pēc mūsu šīs veiktās revīzijas Valsts kontrole vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un arī pārbaudītajām pašvaldībām ir sniegus kopumā 26 ieteikumus. Un mēs ceram, ka īstenojot šos ieteikumus, situācija atkritumu apsaimniekošana Latvijā uzlabosies. Pirmkārt jau cilvēkiem būs skaidrs, ka viņi nepārmaksā par sniegto pakalpojumu, ka viņiem ir tiesības un iespējas to ietekmēt, un tie, kas vēl nav noslēguši līgumus, tagad arī izdarīs. Un tā rezultātā ieguvēji būs visi, gan iedzīvotāji, gan pašvaldības, gan komersanti, gan arī Latvijas daba. Vienlaikus es vēlos uzreiz arī informēt, ka arī valsts kontrole nākamajā gadā turpinās pārbaudīt ar šo nozaru saistītos jautājumus, jo mēs jau revīzijas laikā sapratām, ka šo problemātisko aspektu šai nozarei ļoti daudz, un šajā revīzijā mēs arī ierobežot apjomu pēc visus šos aspektus nevarējām aptvert. Tā kā arī mūsu šī gada plānā jau ir paredzēts to, ka šo jautājumu mēs turpināsim pārbaudīt, un varbūt arī šajā reizē vairāk koncentrēties uz daudzdzīvokļu māju jautājumu. Līdz ar to paldies par uzmanību. Paldies par uzmanību, laiks jūsu jautājumiem.
piekrītu precizējoši jautājums. Tas ir laika posmā no 2012. gada sākuma, šķiet 3,6 miljoni. Jā, tas bija revidējumais posms 2 gadu. Kas ar tiem 3,6 miljoniem tālāk notiek? Ieteicāt pašvaldībām un viss, vai šoreiz arī iesiet uz kaut kādām tiesību sargājošām iestādēm? Tad mēs esam iesnieguši informāciju arī policijā un prokuratūrā, bet tālāk acīm redzot ir iespēja arī ņemot vērā tomēr šo savstarpējo attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un arī iedzīvotājiem. Tad iedzīvotājiem visas tiesības ir vērsties ar pretenziju pret šo atkritumu apsaimniekotāju. Ja šis dialogs neizdodas, tad ir visas iespējas griezties tiesā. Un es vēl gribētu arī piebilst, ka mēs pietiekami skrupulozi sekosim šo konkrēto ieteikumu ieviešanai, to ieteikumu, ko mēs esam snieguši vides ministrijai, jo vides ministrijai par abām šīm komponentēm, kas izraisa pārmaksu vai nepamatotus maksājumus, ir sniegt ieteikumu pirmajā gadījumā novērst iespēju normatīvos aktos manipulēt ar pārrēķinu un otrkārt izveidot vienotu kārtību, kādā šis dabas resursu nodoklis tiek rēķināts, dabas resursu nodokļa proporcija tiek rēķināta. Mums arī bija revīzijas noslēgumā sarunas ar visiem iesaistītiem atkritumu apsaimniekotājiem un arī ar pašvaldībām, un arī atkritumu apsaimniekotāji apņēmās arī brīdī, kamēr nav šī vienotā kārtība, tomēr šos pārkāpumus novērst. Tā kā uz priekšu mēs tiešām pievērsīsim ļoti lielu uzmanību, lai tas tiktu, lai šie pārkāpumi tiktu novērsti, jā, nu par to, kas ir bijis, tad kontrolējam. Kamēr vēl nav jautājums, tikai vēl vienu piezīmi vēlējos pateikt, mums tiešām jāizsaka ļoti liela potencība iedzīvotājiem, jātaisnojās mūsu arī uzsāktā tāda sadarbība intensīvā ar iedzīvotājiem, ja mēs lūdzām sniegt informāciju par šiem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski ļoti daudziem cilvēkiem, un mēs tiešām saņēmām ļoti daudz vēsturi, kas mums arī palīdzēja identificēt gan riskus šajā revīzijā, gan arī tos riskus, ko mēs plānojam pārbaudīt jau savās nākamajās revīzijās. Tā kā arī šajā mirklī es vienkārši teiktu paldies sabiedrības locekļiem, kas sniedz informāciju. Jā, labāk, man aģenta Vojta. Parasti ir tā, ka pēc valsts kontrolas revīzijām pašvaldības tās revidējumās vienības tikai neapmierināts ar valsts kontrolas revīzijā konstatētu un bieži vien saka, ka tur ir nepamatot. Kā šoreiz ir reakcija? Jā, mums smagākas sarunas bija ar atkritumu apsaimniekotājiem un ne ar pašvaldībām, varbūt kādu atsevišķu pašvaldību, bet patiesībā 5 pašvaldības laikam mums revīzijas ziņojums saskaņoja vispār bez komentāriem un arī iebildēm. Tā kā no pašvaldību puses mums gribētos ticēt, ka pašvaldības šīs revīzijas uztvēra kā tiešām atbalstu tam, lai turpmāk varētu precīzāk un skrupulozāk strādāt ar saviem izvēlētajiem komersantiem. Jā, es nevaru noliegt.